Es kaut kā šitajās dienās padomāju par Dāvidu. Un tas Dāvida, teiksim, tas process, ar ko gāja Dāvids konkrēti, un viņa kā mās puiku, tā teikt, svaidīja Samuels. Es tā redzu, viņš Bībelē svaidīs 3 reizes uz savu karalisko statusu. Bet kaut kur es lasīju tādu atziņu, ka Dāvids, būdams kā pusaugs zēns, viņā nemainījās sirds. Tad, kad viņš apsēdās tronī, tad viņā palika tā pati sirds, kas bija tad, kad viņš bija mazs. Un ja mēs gribam redzēt kaut kādā veidā kaut kāds zināms augstums un kaut kādā veidā pieredzēt lielāku efektivitāti savā kalpošanā, tad, protams, mums jābūt tādā bērnu sirdī. Liekas, ka vīrietim tas nepiestāvēt un vīrišķībai tas godīgi sakot galīgi liekas ir garām. Bet ziniet, tad, kad tev ir rūdz Dievu lauja, tad ar vīrišķību nebūs problēmas. Jo zin, par ko mums ir jācīnās? Mums jācīnās pēc šitiem te tumsas valdniekiem, pilnīgi pareizi. Un mēs tajā ziņā esam ļoti kategoriski un stingri. Jo Dievs ir mūsu klints. Es redzu, ka Dāvids arī gājis ļoti smagiem procesiem cauri, un vēl kaut kur es lasīju to faktu, ja, ka Dāvids necentās iekarot tronu, lai viņš tam bija jau pozicionēts no paša sākuma, ja izredzētu tā būt pār Izraēlu un kā ķēniņš pār Izraēlu Dievu izredzēts. Nevis Dievu izlūgts, bet izredzēts. Un tur vispār netika jautāts, vai jūs to gribat, to Dāvidu. Izraels pieprasīja Saulu, viņš bija liels augumā, jā, varens, tās foršā un tā tālāk, vizuāli ļoti, jā, cepurnos. Bet Dievs bija neapmierinās. Viņš paklausīja Izraēlu gribu, jā, viņš Izraēlu gribu paklausīja, protams, jā, bet Dievs bija neapmierinās. Viņš vairākos pantos saka, jūs esat darījuši lielu grēku, ja izlūgdam man šo ķēniņu. Bet redziet, tad, kad tu neprasi un ka parādās ķēniņš tāds ar Dievu sirdi, tad ir pavisam cita lieta, cita skanējums un cita opera. Dāvids arī tika vajāts, es to redzu, un atbilstoši no Saula aizgāja proms Dieva gars, un lai viņš arī piedzīvoja pravietisku aizrautību un tā tālāk un tā projām. Pat ir tad, kad viņam bija šķēps rokā, viņš gribēja Dāvidu nogalināt, viņš vienalga bija garīgā aizrautībā, un tas viņam nepalīdzēja. Viņš vienalga nemainīja savu sirdi, viņš bija naida pilns pret Dievu svaidīto. Es domāju, ka Sauls, redziet, tas vārds Sauls, tas ir līdzvērtīgs vārdam ebreju valodā Šeol, jā, Šeol. Un Šeol tā ir mirušo valstība. Sauls pārstāvēja nāves intereses, Sauls pārstāvēja faktiski tumsas intereses. Un Sauls vairāk kārtīgi met šķēpu pret Dāvidu. Tā ir tāda kategoriskā tiesa, teiksim, es tā uzskatu, jā, tāda nāvējoša tiesa. Es negribu tev redzēt, man nepatīk, ka tu vispār te esi. Es esmu ķēniņš, ne tu. Pasties, lielā daļa saka, ka es esmu ķēniņš, bet ko saka Dievs, kurš ir ķēniņš? Un, godīgi sakot, nesatraucieties, es ne par sev te runāju, tāpēc, ka es zinu vienu lietu, mēs visi esam ķēniņi. Bībeles mums to saka. Mēs esam ķēniņš priesteri, un ja mums te ir ķēniņš sabiedrība, tad tas nozīmē to, ka mēs cienam viens otru. Mums tāda lieta ir. Tad, kad Dāvids skrēja prom, ja neskrēja, bet slēpās no Saula, tad viņam bija viena droša patvēruma vieta. Un tā droša patvēruma vieta, viņa tiek saukt Adulām Ala. Es mēģinu atrast tulkojumu vārdām Adulām, tā arī neatradu. Tas ir vietas nosaukums, bet Ala bija ļoti milzīga, un tajā varēja ietilpināties. Sākumā viņam tur bija 400 vīri, kas faktiski pieslējās Dāvidam. Tā bija tikai neliela daļa no visas Izraēla tautas. Bet mēs zinām, ka klintī ir kaut kāds drošs patvērums, un ja mēs, teiksim, visu šīs lietas pielīdzinām Jēzum Kristum, tad es zinu, ka mums Jēzu Kristu, viņš ir drošā pils, viņš ir mums drošais klinskalns. Mēs tajā varam patvērties un būt droši arī tad, kad mūs vajā, arī tad, kad mums brūk virsū, kā saka, viedokļi vai tumsa vai vēl kas tam līdzīgs, vai visādi tur vērtējumi, vai es nezinu, vai kaut kāda apstākļa kopsuma, kas gāžās virsū tikai ar vienu lietu, lai tev pilnīgi noslaucītu no zemes virs. Mums ir droša vieta. Mums visam droša vieta ir. Un tas ir Jēzus Kristus. Un tur Dāvids arī slēpās. Protams, ka tas ir uz laiku, tas ir uz kādu laiku, ka tu vari slēpties un tā, jo vienu brīdi vienalga tu izies priekšplānā. Vienalga tu vienu brīdi būs izrauts ārā no šīs saules un pozicionēts tur, kur Dievs tev grib redzēt. Tāpēc, ka Dievs tev to spēku un varēsi realizēt to, kam tu esi faktiski paredzēts jau no mūžības. Un tam neviens neko nevarēs izdarīt, neko. Es domāju, ka Sauls ir tas, kas pārstāv reliģijas intereses. Dāvids pārstāv Dieva sirds intereses.
Sauls ir tas, kas faktiski ir tas likuma kategoriskums, jā. Jo es padomāju šajās dienās, tad, kad mēs tā kā es līdzībā sapratu, ka pagājuši sestdien mēs iestūmām to smago kuģi iekšā no tam smiltīm atrāvām un ļāvām viņam peldēt, protams, nedēļas vidū jau bija kārtēji uzbrukumi. Protams, ka kaut kas tur kādam nepatīk, jūs saprotiet. Un tas ir interesanti, ja, kad mana reakcija iekšē bija pilnīgs prieks. Es nezinu, pilnīgi pacelās, pilnīgs eksplozīvs prieks. Es biju tik enerģizēts no tā visu. Cilvēki pat nesaprot, ka faktiski tādā brīdī, kad viņi, kā saka, ņem tev un zināmā veidā varbūt uzbruka, no tevs nāk ārā eļļi. Nevis aizvaino, bet eļļi. Un tā ir super lieta. Un tā ir mīlestības valoda. Ka tevī nav rūgtums, ka tevī nav aizvainojums, ka tevī nav kaut kas. Cilvēkiem ir tiesības izteikt savu viedokli, pilnīgi pareizi. Viņiem ir tiesības, nav problēma. Viņiem ir tiesības arī tiesāt mani un kritizēt mani, ja? Bet es gribētu, lai pirmām kārtām kad mēs kaut ko sakam kaut ko par kādu, ja? Lai mēs izvarojamies visām nepareizībām cauri, ko šis cilvēks varbūt dara, ja? Bet ieraugot to, kas tad tur iekšā ir, tās sirds, kādā stāvoklī viņi ir. Vai tur mājo Jēzus, vai tur nemājo Jēzus. Un es domāju, zinām veidā, ja tu pievērsies sirdī, viņš ir nepareizs, viņam ir tas un tas un tas, bet tu izvarbies visām tām nepareizām cauri, un tu ieskaties sirdī, tur karaliskais Dievs sēž, viņš tur tronī sēž. Un tā ir cilvēka būtība. Viņa būtība ir Dieva sirds. Nokritizē lūdzu Dieva sirdi. Nokritizē un notiesā Dieva sirdi. Lūdzu notiesā. Notiesā. Nesanāks. Ieraudziet sirdi un uzreiz kritika apstāsies. Ieraugiet sirdi un viss. Ja? Būs mazāk šitas te viss. Es saprotu, ka ne uzreiz viss tā būs uz citiem, bet kad es skatos, kad Jēzus Kristi arī, kā saka, tiesāja un visādā veidā, bija dažādi viedokļi par viņu. Viņš vienkārši bija viedokļi krustugunīs. Un kāds viņu ļoti labi saprata un varbūt arī pārpat, bet tāpat laikā mīlēja un jūt, ka bez viņa nevar, es domāju par mācekļiem. Bet es redzu, ka reliģiskā tiesa vienkārši bija kurla un akla. Kurla un akla. Jo Jēzus notiesāja reliģiskā tiesa un Jēzus Kristus notiesāja politiskā tiesa Heroda personā. Tāda apgalvojuma. Reliģija ir eksperts likuma burtā, bet tā pilnīgi nespēja būt eksperts Jēzus sirds izzināšanā. Es teikšu tā, reliģija saprot burtu, bet nesaprot sirdi. Un man liekas, ka vēl traģiskāks atzinājums lūk šīs. Reliģija vairāk mīl likumu, nevis cilvēkus. Reliģija vairāk mīl likumu, nevis cilvēkus. Jo saproties, ka mums arī harizmātiskā vidē patīk kaut kādi sausi likuma principi. Un savādāk būt nevar. Mēs neklausamies, ko tavs sirds runā. Tāpēc, ka redz šitā. Ja? Mēs esam eksperti likumā, bet mēs neko nedzirdam, kas ir cilvēks sirdīs. Un līdz ar to mēs jūtamies nesaprast. Un cilvēkiem ir bailes iet pie tiem kalpotājiem, kas ir skrupulozi likuma kategoriski tādi pārstāvji. Ja? Tāpēc, ka viņi baidās tuvoties, tāpēc, ka likums viņus nositīs. Likums viņus daudzīs, likums viņus novardās. Jūs saprotat, tāpēc, ka tie ir eksperti par likuma lietām. Ja? Un ziniet, ka es pētu to, kā noraksturoja reliģiskā sistēma Jēzus Kristu. Un kā pats Dievs Bībelē noraksturo Antikristu. Tad es teikšu tā, ka Dievs Antikristu raksturo daudz maigāk nekā reliģiskā sistēma raksturo Jēzus Kristu. Reliģiskās sistēmas acīs Jēzus Kristus bija briesmīgāks nekā Dieva acīs Antikristu. Saprotiet, tas ir unikāli. Es izpētīju visu šīs te rakstvietas un paskatījos visus tur tos ebreju un smalkos un grieķu vārdus. Ja? Man tas nevar pārsteidz. Un tāpēc ir viena lieta. Reliģija ir ieinteresēta nogalināt Jēzus Kristu jūsos. Viņi sit krustā nepārtraukt patiesību. Viņi sit krustā visu laiku mīlestību. Visu laiku viņi kaut kādā veidā ignorē sirdi. Viņi pastummalā, tāpēc, ka likums ir tāds. Un līdz ko kāds kaut kur neko paslīd viņam kāja, līdz ko viņš kaut kādā veidā likumā klūp, ja, momentā visu to cilvēku norakst. Ja. Es domāju, tā ir ļoti rūpa kļūda. Mums visiem ir jāpalīdz. Mums jāsaprot cilvēku, kur viņi tagad atrodas. Un es saprotu vienu lietu, tad, kad tu esi garīgs zīdainis, tev būs vesela problēma bagāža, tev būs viss, kas miesisks, tu būs daudz pilns ar dubļiem, bet tajā kūtī ir jāieraug sila, kurā guļējas. Tajā dzīves kūtī ir jāieraug un jāaktivizē šis te moments. Tu rakstīs uzvarēt laba, ļauna laba. Un es saprotu, ka baznīcā maksimāli jāaktivizē labais, lai mēs varētu uzvarēt ļauno. Maksimāli jāaktivizē labais. Dievs ir labs, baudiet, ka Dievs ir labs, lūdzu, dodiet labo Dieva vārdu labiem cilvēkiem. Kaut kā pazaudēja domu. Jā. Ziniet, Romiešiem 3.23 saka, ka mēs esam visi pazaudējuši Dievu godību un visi esam grēkojuši. Visi.
Es saprotu, ka mēs neatrodamies tagad zem likuma. Tur rakstīts, ka mēs likumam esam miruši, un ja mēs esam likumu miruši, tad nenāc man lūdzu ar likumu. Ja tu pārkāp likumu, nāves sots ir visaugstākais sots mērs viss. Es esmu miris likumam, nedod man te virsū likumu. Es esmu miris, es nereaģēju. Ej pārmet kaut ko kapsētās tiem tur, kas guļ. Pārmet nolas viņiem morāli, jā. Viņi nekustēsies. Bībele saka, ka mēs esam likumā miruši, ja? Bet mēs esam tagad zem Dieva žēlastības, un es nerunāju te par visapļautību, es nerunāju par to, ka mēs tagad varam dzīvot kā gribam, te par to ir runa. Bet mums ir vajadzīga žēlastība. Ja mēs bišķiņ paiesim nedaudz tā kā savādāk, es jums pateikšu lūk kādu atziņu, proti, ka visi mēs esam grēkojuši. Un tur Jākabā kaut kur otrā nodaļā runā par tādu lietu, ja, ka faktiski, ja tu gribi pildīt visu bauslību, visu likumu, un ja tu esi sagrēkojies pret vienu bausli, automātiski tu esi sagrēkojies pret visu bauslību. Automātiski. Mīļie cilvēki, reiz dienā, tas ir vispār, man liekas, ļoti labi par jums tā domāt, ja? Bet vismaz reiz dienā mēs visi pārkāpjam likumu. Un tas nozīmē, ka te visi pārkāp visu likumu. Un ziniet, kaut kas ir vajadzīgs, tāpēc ir vajadzīga žēlastība. Mēs visi esam zem vienādas porcijas žēlastības, ja? Mēs esam vienādi, ja? Jūs saprotat, ko interesanti, ja? Mēs esam ar to pašu žēlastības daudz, un kāds pienākās arī manam brālim, kurš man nepatīk, ko es te kritizēju, tas nav pareizi, tas nav šitā, nezinu kā, tur vēl nezinu ko tur, ja? Un pat viņi nenojauš, ka būtībā viņi var pļerkstēt tikai tāpēc, ka Dieva žēlastība gāžās pār viņiem, ja? Un viņi vēl ir dzīvi tikai tāpēc, ka Dievs vienkārši aiztais ausu šitā muļķībā un vienalga apklāja viņas ar žēlastību, jūs saprotiet, ja? Es grozos visādā kristīgā vidē, man tas spektrs vairāk vai mazāk ir skaidrs, jo, un es arī te ceturtdien biju vīra vakar mums Luterāņu baznīcā un tā tālāk. Es jūtu mani tādu mīlestību uz šiem brāļiem, viņi ir tik jauki cilvēki, bet viņi cīnās ar savas ikdienas problēmām, un tikai tāpēc, ka viņi nav kristīti svētā garā, es to redzu, viņiem nav spēka, ja. Un tagad, lai tu saproti, tu mīli, tu nepārmet, tu nelasi viņiem morāli, ziniet, kas un kā, jūs te tās nepareizās baznīcas vai kaut kā tam līdzīgi, es kaut kādā veidā gribu tiešām gudrs tā čūst un bez vilks kā balods. Kaut kā viņas tur tā aizvest, lai viņi piedzīvo šito visu, ja? Ka bladāts nonāk kristības svētajā garā un viņi uzreiz pacēlas, man ir spēks tagad, ja no Dieva, tagad tikt konkrēt galā kaut kādām lietām. Bet, protams, viņi aug konkrētā vidē. Un tur bija arī mācītājs, un es redzu, ka mācītājs ir, protams, beidzis visādas teoloģiskas gudrības, bet elementārās lietās kaut kādā veidā apiet ļoti svarīgs jautājums. Nu, tas tā. Mēs jau tur nestrīdamies. Tiešām es nepaņēmu vietu. Jā. Zini, kas ir interesanti, tad, kad cilvēki piedāvās pie to, ka tu kļūsi dedzīgs svētajā garā, ka tev viss ir eksplozīvs un tā tālāk. Redziet, šodien es neesmu eksplozīvs, man ir pavisam cits šodien tā teikt Dieva noskaņojums, ja? Bet par Jēzus Kristu teikts tā, ka faktiski viņš bija kā bez prāta. Un ja skatās šo te grieķu vārdu, tad faktiski tie ir interesanti tulkojumi. Te ir ļoti daudz, tas spektrs ir tāds ļoti. Nu, pirmkārtām, ko cilvēks skatījās uz Jēzus Kristu? Ziniet, ja viņš ir tāds nopucēts un tāds pārējais un viss tā notiek un jā, tāda jēriņš pie sirds un vai ne? Tad kāpēc saka, ka viņš ir bez prāta? Nu, kas tu nevar būt normāls? Tu tiešām šitāds teici, nu, tu nevar būt normāls, tu atraisies pišķītiņi. Nu, ko, tu tiešām tu esi tāds, kā tev mālē uz tām ikonām? Kāds tu esi patiesībā? Nu? Ja tu gribi, ka es esmu, zini, ko viņi saka par man, ka es esmu bez prāta. Tas nozīmē dezorganizēts, nenormāls, psihiski nenosvērts, būt ārpus sevis. Nebūt vai neatrasties sevī. Viņš pārsteidz tā, ka rāda izbrīdi par sevi. Psihiski slims, vājprātīgs, neprātīgs, ārprātīgs. Nenormāls. Zaudējis prātu, savaldību. Viņš ir traks, garīgi nelīdzsvarots, uzbudināts, pārsteidzīgs, nesavaldāms, jā. Viņš jāsavalda tā, ka jāņem talkā spēks. Šito noraksturo, un ziniet, tur rakstīs arī Pāvils ir teicis, ja, ka faktiski 2. korintiešiem 5.13, es jums varbūt bišķiņ šoku iedošu, nu nezinu, cik šoki jūs jau neesat šokējami, bet nu vienalga. Visi esat tik ļoti nomiruši un tik dzīvi. Jūs neko vairs nevar pārsteigt. Vispār tā ir milzīga atbildība sludināt profesoriem.
Pāvils saka, ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam, par ko tie esam apdomīgi jums par labu. Tas ir tieši tas pats vārds. Tieši tas pats grieķu vārds. Un man pārsteidz vēl viena lieta, ka Jānī 17.3, viņš saka tā. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, kā viņi atzīst tev vienīgo patieso Dievu, un ko tu esi sūtījis, Jēzus Kristus. Pagaid, man jāatzīst tas trakulis. Šitas te izsvēm, tas sviests man jāatzīst. Vēl vairāk viņš saka, salīdzināties, jūs lūdzu, salīdzināties ar Jēzus Kristus, salīdzināties ar to trakuli. Ja es salīdzinos ar to trakuli, tad godīgi sakot, man jāpaliek trakam, ja? Man jāpaliek vienkārši trakam. Nu, restīvi. Atkal, un redziet, ja mēs skatīsimies uz to, kā es pārdzīvoju Dievu savā trakulībā tikai virspusē, mēs izdarīsim nepareizes secinājumus, jo cilvēki palaiž garām to, kas ir manā sirdī. To svēto pārdzīvojumu, kas liek man būt kā trakam. Bet virspusēji slēdzieni, ka mēs nespējam ieraudzīt dziļumus, jau tad, godīgi sakot, mēs faktiski principā šķiramies no cilvēkiem, distancējamies no viņam, mēs esam nesaprast. Un tāpēc cilvēki sēž savos boksos, kas saucās baznīcas. Es nesaku to, ka nevajag sēdēt, ja būt tajās draudzēs, ne par to ir runa. Bet es esmu par to, lai mums būtu konsolidācija ar to draudzi, jo ir viena draudze. Ir tikai viena draudze Latvijā un pasaulē, ja jūs saprotiet. Ja mēs te nesaprotamies, mums vienalga nav cits izējas, bet mēs debesī visi tur satiksimies. Jūs saprotiet, debesīs mēs visi tur satiksimies. Ja? Un šausmas, ja mums vajadzēs tur, kā saka, slēpties tur kaut kādos mūžam ziedošos krūmos, vai es nezinu, kur vēl, vai vēl kaut kur tam līdzīgi. Man ir pārmetuši par vienu lietu, jo pagājušajā reizē es runāju par Latvijas atmodu, tas ir tikai viena daļa no visas tā, bet man sirds ar to dzīvo, es saku vēlreiz, man tā nav teorija. Redziet, kad ir kalns un kalna virsotnē būtībā ir šis konsolidējošais spēks, jo tāpēc, ka mēs esam pilsēta, kas ir kalnā un ko nevar noslēpt, un tā ir gaismas pilsēta. Mēs esam Dievu nāmi, mēs esam nāmi, kas godīgi sakot veido šo te svēto pilsētu, kalnu galā viss tas tur notiek. Bet mēs esam cilvēki, kas iet kalnup, jo Dievs velk pie sevis, un mēs visi esam kalnup. Un es zinu, ka viņš velk visu pie sevis, jo pazemīgāks tu esi, jo lielāka iespēja tev būt pievilktam pie Dieva. Pazemība ir tas, kas faktiski dod tev garantijas, ka tu virzīsies uz augšu. Nekas cits pazemība. Un viņš velk pazemīgos. Ja kādam ir problēmas ar pazemīgo, viņš paliks pie pakājē, viņš paliks tur, viņš būs dzīves, viss ir kārtībā, bet viņam ir problēmas, kas viņam traucē ieņemt konkrēts virsotnes no Dieva. Bet es runāju par vienu lietu, tad, kad es runāju, ka reiz šie cilvēki, kurus es nosaucu tās draudzes, tā kā to un to, es runāju par vienu lietu, es nevaru nosaukt visas, bet tāpēc, kad ir runa par to, vai ir redzējums, es nosaucu konkrēti tās draudzes, kas redz, kā man liekas, kas redz šo atmodu Latvijā. Tāpēc, ka kad es runāju par atmodas jautājumiem ar luterāņu draudzes cilvēkiem, tajos saucamos brāļu draugu sapulcēs vai kaut kā tam līdzīgi, tad es redzu, ka viņam pietrūkst ļoti nopietna lieta Latvijas atmodē. Viņi nav kristīti svētajā garā. Tur ir teiks tā, ka jūs būsiet kristīti svētajā garā, tad jūs aiziet līdz pašam pasaules galam. Ja tu neesi kristīti svētajā garā, ir problēmas, vai tu vispār sasniegs Latvijas perimetru. Jābūt ir kristībai svētajā garā, jābūt ir spēkam no augšienes, lai mēs varētu iznest to, ko sauc par Latvijas atmodu. Un es nosaucu konkrēts baznīcas, jeb draudzes, jeb kalpošanas, jeb kalpotājs, es nenosaucu kalpošanas, kur es saprotu dzirdot tos cilvēkus, ka viņiem ir šis redzējums, kā viņi to redz to virsotni. Es nezinu, vai luterāņi redz, es nezinu, vai baptisti redz, es nezinu, vai katoļi redz, es nezinu. Es to nezinu, ja? Viņi varbūt arī to negrib, jo tāpēc, ka zināmā veidā, nu labi, nediskutēšu. Bet, ziniet, tas ir tas moments, kas tur beigās, jo runa ir par vienotību, runa ir par kopumu, jūs saprotiet, ja? Nu, beidzot, ieklausīsimies cits idejas, mīļie līderi, ja? Mīļie draugu vadītāji, vai mīļie, teiksim, misijas vadītāji, vēl kas, vai kalpotāji, kas stāv līderu pozīcijās. Mēģināsim nolikt maļā savus aizspriedumus un ieklausīties sirdī. Jūs ko gribat teikt, ka es šeit tēloju kaut kādu, un es te tēloju teātri? Es te spēlēju komēdiņus? Es neesmu atbildīgi par to, ko es te saku, es neesmu atbildīgi par to, ko es saku, un es neko citātu pateikt, kā tas ir manā sirdī. Ap to Dāvidu. Ziniet, kas ir interesanti? Dieva mīlestība pievelk nepareizos. Dieva mīlestība pievelk bankrotējušos. Dieva mīlestība pievelk izmisumā galīgi kaut kur, es nezinu, sabrukušos. Pilnīgus lūzerus, pilnīgus muļķus Dieva mīlestība pievelk. Kaut kādus klibiķus, jā, vienalga fiziskus vai garīgus, vienalga Dieva mīlestība pievelk.
Es esmu, ja Dievs faktiski ir ieinteresēts nodarboties ar šiem cilvēkiem, dzīvot ar šiem cilvēkiem kopā, tad laikam acīm redzot mums vajag to pašu, lai mēs to varētu izdarīt. Mums atkal vajadzīgs svētā gar tā teikt klātbūtne, svētā gar spēks, lai mēs varētu tādas lietas uzturēt sevi. Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adulām alā. Tas ir 1. Samuela 22. nodaļa, te lasu, pirmie 2 panti. Kad viņi brāļi to dzirdēja un tāpat visi viņa dzimta, tad tie atnāca uz turieni tajā alā pie viņa. Un tie pie viņa sapulcējās, visi vīri, un tie ir uzskaitīti. Kas bija sprukās, visi, kam bija daudz parādu, itien visi, kuriem bija rūgtums sirdī, viņš tiem kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap 400 vīru. No sākuma bija 400, pēc tam tur bija 600. Un tas ir dīvaini, ka būtībā, lai ko arī nerunāt, lai varbūt kaut kādā veidā opozīcija neuzstātos pret tevi, viņa raida tevi, teiksim, pret tevi tā teikt vajadzīgos šķēps vai nevajadzīgos šķēps vai kaut ko parāda savu argumentāciju. Tad es zinu vienu lietu, paldies Dievam, ka tu neesi viens. Tomēr ir kādi, kas tev dzird. Ir kādi, kas tev saprot. Ir kādi, kas nav, kas ir kaut kādā veidā, ieklausās tajos dziļumos, ko Dievs galā to runā. Es nesaku, ka es esmu Dāvids, mīļie cilvēki, saprotiet, mēs te par Dāvidu runājam par Jēzus Kristu. Bet tas Jēzus Kristus ir mūsos, jūs saprotiet. Mēs esam viens gars ar viņu, kur tu paliksi, ja? Ja gribat, te viss ir Dāvids, ja? Te ir viss viens Dāvida iemiesojums, ja? Ziniet, ka jūs paskatāties tulkojumu, ko nozīmē Dāvids ebreju valodā. Redz, kur ir īpašības, redz, kur ir raksturojums, ja? Tas tiek tulkots kā mīlūs. Tiek tulkots kā pilnīgi neparasts cilvēks. Ka viņš ir tīrs, bez piejaukuma. Es domāju, šī gadījumā man tas daudz ko runā, vai tev sirds attiecībā pret cilvēkiem ir īsta. Ir liekulība, nav liekulība, ir izlikšanās, nav izlikšanās. Es tev mīlu, brāl, māsa, es tev mīlu. Ok, bet vai tas ir tiešām sirdī, vai tas ir uzplaucis tavā sirdī? Varbūt nevajag mētāties ar vārdiem tikai tāpēc, ka kāds tev spiež, tagad ja parādīsim mīlestību, citam tā teikt iecelsimies un svētīsim viens otru to. Nevajag manipulēt ar šīm lietām. Visi cilvēki ir vadīti svētajā garā, un tad, ka vajag visi jau mīl, visi kārtībā. Es nedomāju, ka šeit ir konflikts situācija, es nedomāju, ka šeit tagad ir spriest tikai tāpēc vien, ka mēs te viens otru uzdaram kašķīgi, ja? Taču tā nav. Te valda Dievs. Dāvids tiek saukts par mīlētāju. Viņš ir mīlestības apliecinājums, ja? Viņš ir tas, kas mīl. Tur rakstīts, ka viņš ir pati mīlestība. Un, nezinu, tāpat viņš ir ļoti mīļots, ja? Viņš ir ļoti mīļots. Protams, ka mēs mīlam Jēzus Kristu. Es jau saproti, kas ir interesanti, mēs vienalga esam aicināti mīlēt. Pareizos, nepareizos, pasaulē, nepasaulē nav problēma, tu saproties, ja? Ja kādam es nepatīk, nav jau problēma, jums nav cits izējas, kā man mīlēt, jums nav cits izējas, kā man mīlēt, nav jums cits izējas, kā vien mīlēt, jūs saprotiet, ja? Un tas ir super. Līdz ar to tur iestājās uzreiz tāda forša harmonija, ja? Jo, ja tu nemīli, tad... Nē, mēs jau, protams, nerunājam par to, ka mums jāmīl grēks, bet ir cilvēks kā vērtība, jūs saprotiet, ja? Tad ko tā mīlestība ap sev pulcināja? Kas tas viss bija, jūs saprotiet? Un, kad jūs paskatiet tās kategorijas, tad tur bija cilvēki, kas bija sprukās, visiem, kam bija daudz parādu, jo pārēks banku viņi piečakarēja tur ļoti spēcīgi. Un tiem, kam bija rūgtums sirdī, tie pulcējās ap šo mīlestību. Jo viņiem vajag, tas bija vienīgais spēks, kas ļauj viņiem no šīm lietām aiziet prom un atstāt viņus visus. Kas man vēl sapratīs, kas man vēl palīdzēs, kur man vēl tverties, ja ne pie Tevs, Jēzus Kristu. Cilvēki var visu, ko domāt par tevi, ja, bet kungs ir vienīgais, kas tev saprot. Viņš ir vienīgais patvērums. Viņš, kā es saku, viņš nav svētais pārmetums pat tad, kad tev ir kaut kas nepareizi. Tikai esi lūdzu godīgs, mīļais cilvēki, esi lūdzu godīgs, vairāk neko no tevs neprasa. Esi atvērts, godīgs, pazemīgs un vēlies Dievu lietas, lai viņš dara. Ja. Ap Dāvidu, ap šo mīlestību pulcējās cilvēki, kas bija sprukās. Ebreju vārds, lūk, ko tas nozīmē. Tie ir cilvēki, kas bija iedzīti dzīves strupceļā. Viņi kaut kur atradās tādā ieslēgtā šaurā vietā, ka vairs neatrada nekādu izēju. Tie bija cilvēki, kas it kā ir ieslēgti apstākļu vergi tādi. Ja? Tie bija ierobežoti cilvēki, viņi nebaudīja brīvību, tur spiediens visu laiku ap viņiem bija nepārtraukts. Tie bija cilvēki līdz ar to nomākti, viņi atradās tādās iekšējās mokās, viņi bija zem smagumiem, tādiem riktīgiem, tā teikt, ceļruļiem un tankiem esoši cilvēki.
Viņi bija sarūktināti cilvēki, aizvainoti, sāpināti, nomocīti, tiem, kam bija bēdas un ciešanas, un tie, kas vairs neko nespēja un ir pilnīgi nevarīgi. Tāda bija viena kategorija, kas pulcējās ap Dāvidu, ap Jēzus Kristu gribu. Kad iet runa par tādiem cilvēkiem, protams, ka līdz ar to, kāpēc viņi bija aizvainoti, tāpēc, ka viņiem bija darījuši pāri. Viņiem bija darījuši pāri, bet jūs zināt, ja, ka principā, sāpināt cilvēku, sāpina cilvēks, jebkurā gadījumā. Tad, kad tāds stāvoklis tev ir, tad apkārt arī veidojas šausmīgi gaisotni, kurā ļoti grūti uzturēties, jūs saprotat. Viņi bija sarūktināti. Sarūktinājums, Džojs Majer to saka, rūgtums, Marra rūgtums, sarūktinājums, tā ir nerealizēta atriebība. Ar ko tu var atriepties? Ja kāds nevis ir nogalinājis tavu tuvinieku, nevis ar nāzi vai plinti, vai es nezinu, ar ko vēl, vai ar āmuru papīru, bet viņš ir nogalinājis viņu ar vārdiem. Un viņš atņem katru reizi, tad viņi satiekās, viņš atņem viņam katru reizi dzīvības porciju, vienkārši zog nost. Nākamais, tur bija parādnieki. Un jūs zināt, ka faktiski naudai ir vara, naudai ir ietekme. Cilvēki pat faktiski rīklis viens otram griež puši, tikai tāpēc, lai dabūtu naudu. Aiz naudas stāv kaut kāds garīgs spēks, ko Bībelē sauc par mamonu. Un tā ir viss ļaunums sakni. Tas ir kaut kāds garīgs spiediens. Cilvēki ir nepareizi motivēti, viņi nodod patiesas tiesas, ja viņi ir uzspēkami un tā tālāk, tāpēc kā mamons vienkārši āda šo pasauli. Šis te gars āda šo pasauli. Viņš liek viņiem tā teikt, melo par to, ka paņemiet lielus kredītus, dzīvojat smukās mājās, un tāpat laikā, ka jūs nespējat tos kredītus atdot, jūs esat zem slods, jūs esat zem drausmīgi nopratājošas stāvokļi, kurā ir grūti, kā saka, piecelties. Tādi parādnieki pulcējās ap Jēzus Kristu. Es domāju, ka te cilvēki arī savā laikā paņēma visus tos kredītus, ko man tagad darīt? Tu esi neizsīkstošs resurss. No tevs viss nāk, tu redz man likteni, es vairs nevaru, es esmu uz ielas vai nezinu kā vēl, ja lūdzu palīdz. Parādnieki ap viņu pulcējās. Tie cilvēkam ir kaut kas ir uzspiests, jeb uzstiepts viņiem, bet viņi grib, un viņi to ir pieņēmuši. Tie cilvēkam ir aizdots, un tāpēc viņi parādā kādam. Tie ir kaut kā cilvēkam nepārtraukti, neatlaidīgi pieprasa parādu nomaksas. Tas ir nepārtraukts spiediens, dzīve vienkārši ir draņķīgi, vienkārši ir tik smagi, tik grūti, tik nepanesam, tikai tāpēc vien, ka faktiski kāds tev ir piespiedis, kāds tev ir kārdinājis paņemt šo drausmīgo kredītu, un tagad tu esi zem šitās te preses, ja? Zem šitās te tonāžas, zem šitā betona. Ja? Tie cilvēki, kas regulāri pārdzīvo uzmākšanos un ir apgrūtināti ar to, tie ir tie, kam kategoriski kaut ko visu laiku pieprasa, nav miera vienkārši. Tie ir cilvēki, kas ir parādu verdzībā, viņi nav brīvi. Tie cilvēki, kas ir noklīduši no pareizā ceļa, tie, kas maldās, kas ir kādināti vai ir pievilti, piemānīti, tie, kurus ir apbūluši un valdzinājuši rīkoties aplam. Un cilvēki, kas ir apkrāti kā iemesli dēļ, viņi sacēlušies un sadumpojušies, kaut kādā veidā vajag aizsargāt manu sirdi, kaut kādā veidā, kas man var palīdzēt pie šī te visa. Tas ir viņš. Jo ziniet, varbūt viņš tev uzreiz neatmaksās naudā un graudā un nezinu, kas tur vēl, bet tā vietā viņš tev iedos mieru. Mieru un paļāvību, tāpēc, ka tagad tā dzīve pieder viņam. Ar visiem saviem parādiem tu pieder viņam. Super. Un viņš pagodināsies tajā visā. Viņš pagodināsies. Man vai kāds iedot ūdeni? Paldies. Un trešā kategorija – rūgtums. Nu jā, tie vārdi māri un tā tālāk. Tie cilvēki, kas ir sarūktināti, kas atrodas rūgtumā, kam ir smagi, kas sapīkuši un kas ir neapmierināti. Jēzus Kristus ir magnēts, kas pievelk visu šīs nepareizības. Piesaist pie sevis tikai tāpēc vien, ka viņš grib šīs lietas izlīdzvarot un sakārtot. Salīdznieties ar viņu, viņš ir bagāts Dievs. Salīdznieties ar viņu, viņš ir veselības Dievs. Salīdznieties ar viņu, viņš ir gudrs Dievs. Salīdznieties ar viņu, viņš ir radītājs. Un galvenais, kas ir interesants, sanākuši te visādi salašņas ap mani, ja? Zini, kas ir interesanti, viņš nepārmet viņiem neko, viņš ir glābējs. Viņš ir glābējs no visa tā strupceļa, kurā tu pat labāk varbūt atrodies.
Esi droši, pilns paļāvības, teikšu godīgi, tas tā viss ir. Neskaties uz to, ka kāds tur, kā saka, neveiksmīgi ķepurojas un piņķerējas, un tur apliecina pareizos vārdus un stāv tā saucamajā ticībā, un nezinu, un rada tur troksni ap sevi un tādu brašu, kā saka, es neļaušos tev, nezinu, kas tur vēl un tā tālāk. Dievam vajag sabrukušus cilvēkus, lai viņš varētu viņam palīdzēt. Dievam vajag sabrukušus cilvēkus, lai viņš viņiem var un atzīstieties lūdzu savā sabrukumā. Netēlojiet te brašuļus, nelietojiet vārdus, kurās nepiedalās jūsu sirds. Labāk ir sirds bez vārdiem nekā vārdi bez sirds. Labāk ir sirds bez vārdiem nekā vārdi bez sirds. Lūdziet ar sirdi, ja ne, tad cietiet klusus, ja viņam to nevajag. Ziniet, kas pa lietu, ja viņš ir patiesība, tad es zinu, ja lietu, viņš gaida no mums patiesumu. Viņš gaida no mums patiesību, vienmēr reaģēs uz patiesumu. Saprotiet, kas pa lietu, tik daudz piesārņot draudz ar šo te dzīvesveidu, kas saucās liekulība vai neīstums. Tikai tāpēc, ka likums prasa rīkoties šitā. Likums. Tagad tev šito, tagad šito. Ja? Un cilvēki ir likuma vērti, viņi pilda, bet sirds pie tā nepiestāv. Tāpēc, ka mēs ignorējam vienkārši sirds, ja? Ko es ļoti negribu. Ja? Es personīgi ļoti negribu. Tā ir man atbildība. Es negribu manipulēt ar cilvēkiem. Man vienkārši es esmu noguris 25 gadus no šīm te lietām. Un tu piecelies tikai tāpēc, ka jāpieceļās, jo zini viena lieta, ja tu to dari nevis Dievam par godu, bet tikai tāpēc, lai nesaņemtu spiedienu, ja tu sēdētu. Tas ir. Te ir vēl 1. Korintiešiem 26. Es domāju, varens Dievs, fantastiski, ja? Bet saprotiet vienu lietu, tādi cilvēki ir baznīcā, tādi cilvēki ar šo te visu ir, ja? Mēs varam ātri viņus nokritizēt, notiesāt, nolīdzināt līdz ar zemi, tāpēc, ka tā, tas ir un tā. Mēs paņemsim likumu un attiecīgi salīdzināsimies ar likumu, pateiksim, šitas te cilvēks ir galīgi sviestā, ja? Un visa kāda baznīca ir pilns ar šito te visu, vai ne? Nu, bet kaut kādā veidā, ja es taču gatavs, ja viņš gal galā ir pulcinājis viņus pie sevis, tas nozīmē to, ka viņš var tikt ar viņiem galā. Tikai atdodiet visu šo bardaku viņam, viņa rīcībā, viņš tiks galā ar to karaliski. Viņam nav nekā, viņš ir absolūti neierobežot savā varēšanā, viņš ir visvarens Dievs, visvarens Dievs. 1. Korintiešiem 26. 1.26 līdz 20. Jā. Te ir rakstīts tā. Draugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tu taču daudz pasaules gudro. Viņš aicina stulbens, es ļoti atvainojos. Nav daudz vareno. To, kas nav nekas, viņš tos aicina. Nav daudz augstu dzimušo. Viņš staigā pa pažobelēm, viņš staigā pa šo pasaules kapsētu un savāc miroļus priekš sevis, lai viņus atdzīvinātu jaunai kvalitātei. Visi tur ir gaīgi miruši. Visi. Tā ir vienkārši staigājuši kapsēti, jūs saprotiet, ja? Un miera tajā kapsētā galvenais nav, tu saproti. Es domāju, tur viss vajag apšaut, un pēc tam lūk par augšām celšanos, uzreiz būs savādāk atmosfēra. Jo iepriekšējais mūks vienkārši necelsies augšā. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dievu priekšā. Lielība ir pretīga lieta, vienkārši pretīga lieta, augstprātība, iedomība, patmīlība, pašgudrība, uzpūtība, viss šīs lietas vienkārši organiski pretīgas lietas. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas distancē tev, nevis grēks distancē tev no Dieva, bet šīs te īpašības distancē tev pa gabalu. Tu esi izvēlējies Dievu par savu pretinieku tādā gadījumā, ja tev ir problēmas ar lielību. Nevajag, mīļā cilvēki, tāpēc Dievs ļauj mums piedzīvot sabrukumu, lai lielībai atņemt vispār kādu veidu spēku, jūs saprotiet, lai nebūtu vispār šīs lietas, jo viņš grib tuvumu. Viņš vēlas saust mūsu kopā, un tā tas ir, mēs esam viens gars ar viņu. Ja jūs paskatīsieties tos grieķu vārdus, kas tad pulcēs ap to Dāvidu, kas tad pulcēs ap Jēzus Kristu, kas ir šie cilvēki, kādas kvalitātes viņš ap sevi apvieno. Ja jau viss būtu perfekti un ideāli, visi zina pēc likuma tā zina nopucēt un tā tālāk, nu, visi ir kārtībā jums čomiņi, ja man te nav ko darīt vairāk, jūs jau esat tik svēti, tik perfekti, vai ne? Bet tā taču nav. Visiem ir vajadzīga palīdzība, man arī vajadzīga palīdzība. Varbūt man vairs nevajag tādu palīdzību, kā tev tagad vajag. Bet es zinu, ka, es esmu tur bijis, un man tāpat, ja nebūtu bijusi Dieva palīdzība, es te neizdzīvotu, un es te nestāvētu, un es te nebūtu, jūs saprotiet. Tāpēc es saprotu, tad, ka tev ir tur kaut kāda problēma, un tev ir vajadzīga palīdzība tajā, kurā man vairs palīdzība nevajag. Tas nenozīmē to, ka man ir tiesības pacelties pēc brāļa vai māsas. Nav problēma šajā ziņā. Man tāpat ir vajadzīga palīdzība. Mēs visi esam ceļā, Jēzus. Mēs visi esam ceļā uz augstumiem, uz konkrētām virsotnēm, un beigās mēs ieskriesim krūtīs debesīs, jau saprotiet? Un tie pīši paliks tur. Es jau kaut kur es teicu, ka pīši nesaprot debesis. Tu ir ģeķi ap Jēzu. Es paskatījos to tulkam, tas ir šausmas. Tas nozīmē trūls cilvēks, stulbs cilvēks, muļķis, plānprātiņš, cietpaulis, āmurgalvi, idiots. Labdien! Kolektīvā.
savācās, zin, te, toči šitās var uzrakt tikai pa pasaules miskastēm, točo, ne? Tas taču, kur vēl viņas atrast, vai ne? Es nedomāju, ka viņi sēž lielās pilīs un lielos augstumos kaut kā tur valsts pārvaldes sistēmās tur kaut kur darbojās, vai ne? Nē, varbūt arī tur darbojās, es nezinu. Es pieļauju, bet es nezinu, vai tā ir. Es noņemu atbildību no šo, es mazgāju rokas. Ja parlaments ir pils ar idiotiem, tad aizlūksim pa valdību, nav problēma. Tie nespēcīgie, tie ir ļoti vārgi cilvēki, vārgi miesās, tie ir vāji, slimi, tie ir nespēcīgi, bezspēcīgi, tādi astēniķi, ja. Tādi muļļas, ja. Tagad to tiem bomžiem tur ņemies un tā tālāk, un tu redz, vai ne, viņi faktiski, viņi ir pilnīgi absolūti nolēduši rokas un tā tālāk, viņi tiešām ir vārguļi un viņi neko nevar, viņiem nav vispār vairs raksturu, nekas viņiem vairs nav, ja, un pilnīgi sašlukuši cilvēki, ja, un es saprotu viens, tikai Dievs var reanimēt šīs lietas, ja, un pacelt tos cilvēkus tur, kur var elpot brīvi. Vēl viņš ap sev zemos, ap sev saist. Tie ir tādi cilvēki, kas ir bez dzimtas, bez cilts, bez ģimenes, arī bez valsts un tautas vai nācijas. Tas ir bārens vai kaut kāds nezināms izcelsmes cilvēks. Tie cilvēki, kas ir nicināti, tur rakstīts vēl 4. kategorija. Tie ir nicināmi, tādi nezināmi, tāds, kas tikpat kā nav nekas. Kas tad esi tāds? Ko tad esi tāds? Čurp te karaliskā tā te ģimene būsi karalis, jā. Es karalis? Jā. Tas nekas, ka tev, kā saka, vecais cilvēks vēl smird un vēl nav novilkts līdz galam, vai nenost. Gan jau uzģērbs jaunu. Un tie ir tie, kas ir nekas neesošie. Un tāda kategorija cilvēki, tie ir tādi, kas it kā vispār nav. Viņi it kā neeksistē. Tās, kas tikpat kā ir tukša vieta, ja ir absolūti nulle. Lūk, šitādu ap sevi pulcināja Jēzus Kristus. Un tas ir brīnums, jo ziniet, kas paliek pasauli, sev nepiemēros šāds cilvēks, viņi viņus atgrūdīs. Šitāds mums nevajag. Un to, kas to pasauli nevar piemērot sev, to Dievs šos nepiemērotos paņem priekš sevis, lai piemērot viņus sev. Salīdziniet tos ar Jēzus Kristus. Jo, ziniet, pasauli nenovērtē. Viņam liekas, ka, teiksim, cilvēks ir kaut kas, ja viņš lepni dzīvo, tad viņš ir kaut kas, jo redziet, viņa talanti ir un viss viņa dotības, viņš ir vārens, viņš un tā. Bet ko darīt ar tiem pāriem sadauzītiem? Ko pāriem darīt ar tiem nelaimīgiem cilvēkiem, kur mēs varbūt nezinām, kādā veidā viņi dzīvo aiz tām 4 sienām, ja? Kas tur notiek par izmismiem, kas tur notiek par dzīves briesmām un tā tālāk un tā projām. Reizēm, kad tu pabrauc un tu redz, kā vēl vispār cilvēks spēja dzīvot tur. Tas ir unikāli. Varbūt jārunāt varbūt par mīlestību, jo tāpēc, kad es esmu ļoti smalki izanalizējis vārdu mīlestību, bet lai paliek. Šoreiz varbūt ne pie tām. Ziniet, es nezinu, vai es beigšu, bet tas ir izstāstīšu visu līdz kā bija ieplānots, bet man te ir Mateja 16. nodaļa. Es redzu, ka Jēzus Kristus visu laiku ir celtnieks, viņš ir namdars, viņš ir amatnieks, namdars. Un cilvēki ir reliģiskā sistēma bija pieradusi, viņi redzēja, ka viņš ir namdars un amatnieks. Bet tā, ka viņš pateica, ka uz viņu svaidījums un ka principā viņš tagad sev saka, ka viņš ir Dievs, Dieva dēls. Tad redz, cilvēki absolūti negribēja pieņemt šo lietu, tāpēc, ka tu esi vienkārši tikai namdars un amatnieks. Bet vienalga tas, ka viņš ir amatnieks un namdars, tas nozīmē to, ka viņš ir cilvēks, kas ir ieinteresēts būvniecībā, jeb celtniecībā. Viņam tā lieta nav sveša, viņš kaut ko ceļ visu laiku. Un ziniet, kas ir interesanti, mēs pirmkārt esam dzīvi akmeņi, tātad viņš no šiem dzīviem akmeņiem veido savu draudz, kurā manifestēties. Tātad viss notiek celtniecībā, viss sākās ar kaut ko, ar kaut kādu minimumu, bet sākās. Un mēs arī esam tikai sākumā šeit, mīļie cilvēki, tikai sākumā, jūs saprotiet, tikai sākumā. Un mēs esam dažādi uzcelti. Bet viņš ir namdars un mēs esam Dieva nams. Tas nozīmē to, ka tagad mēs esam viņa rīcībā. Tātad viņš uzcels tavu dzīvi. Viņš uzcels tevi, kurā dzīvo viņš un tu. Mateja 16. nodaļā te ir tāda lieta interesanta. Kad Jēzus nonāca, tas ir 13. pāns, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu, kas viņš esot. Un mācekļi atbildēja, cits saka Jānis Kristītājs, cits saka Ēlija, vēl cits, ka tu esi Jeremija vai kāds no praviešiem.
Un tad viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Redziet, pasaule spriež dažādi par Jēzus Kristu, ziniet, kas ir interesanti, bet viņi aizšauj garām. Tur es redzu, ka tā ir cīņas pilns attieksme, tāpēc, ka tu tiek nosaukt pravieši. Visi pravieši, nu ne visi, bet tie 3 pravieši. Redz, nu nav jau status tik zems, ja? Tu vai nu Jānis Kristītājs, vai Elija, vai Jeremija. Nu tā tev noraksturo. Nu, tu esi pravietis, cienījams, tā teikt, cilvēks tautā un tā tālāk, ja? Un vienalga viņi netrāp desmitniekā. Vienalga cilvēku viedokļi pazeminājuši, tā teikt, viņa vērtījumā, viņa Jēzus Kristus zem redzēt. Tikai pravietis tu esi. Tikai tu esi pravietis. Viņi neredz viņā Dievu. Jo kā tu var saukties būt par Dievu, ja tu esi vienkārši namdars? Kā tu var būt sludinātais, ja tu esi vienkārši garderobists? Ja? Kā tas ir iespējams? Ja? Tas nav iespējams. Ko tu par sevi iedomājies, neskas tur? Man te tāds viens secinājums, es te reizēm tāds uzrakstu vai nāk tāds apziņas vai kā. Viens no šiem te momentiem, ziniet, ja jūs lasat Bībeli un jums pretī nestāv Dieva sirds, tad godīgi sakot, nu tādas attiecības veidot ir bīstami. Ja pretī nepūsē Dieva sirds šeit, un ja tie tikai vienkārši tā teikt Bībeli bez sirds, tad godīgi sakot, tur ir daudz nogalinošāk. Un ar tādām atziņām strādāt un darboties, ja godīgi sakot, tad, ja tā jau stāv redz rakstīts, tad godīgi sakot, mēs darīsim ļoti trakas lietas. Tā nebūs būvniecība, tā nebūs celtniecība. Celtniecībā ir vajadzīgs radošs process, radošs iedvesmi, tajā vajag ielikt sirdi, ja. Dievs ar savu attieksmi tā teikt, mēs būvēsim, mēs celsim, mēs ņemsim, mēs darbosimies, mēs uzaugsim. Mēs būsim, tāpēc, ka manas interesi tagad ir kaut ko uzcelt. Tādi bieži tā saucamās atklāsmes vārdā, atklāsmes ķepiņās, nebēt kā tu tas skaitās, jātījos. Bieži atklāsmes vārdā nepareizi atsedz Jēzus sirdi un būtību. Ja atklāsmē nav sirds, ja gribat Dieva sirds, tad tā nav arī Dievs. Tad tā nav arī Dievs. Tāpēc saku vēlreiz, kad es klausīšos vienu cilvēku vai klausīšos vienu sludinātāju, vispirmā kārtā mēs gribam dzirdēt Dieva sirdi visā tajā. Visā tajā es gribu dzirdēt Dieva sirdi. Es atpazīšu šo te Dieva sirdi caur to balsi, kas attiecīgi runā uz mani. Jēzus kā durvis mūsu sirdīm neatverās, ja pa tām iekšā laužas burts. Nu, neatvērsies. Viņš var tikai šeit kaut ko smadzenēs ielikt. Nu, es jau to teicu, tēvs nebiedē savus bērnus, lai rastos bība. Atcerēsimies vienu lietu, kāpēc, ja mēs pa patiesību runāt par ļoti daudz, un tie ir atsevišķi atkal sprediķi un atziņas un tā tālāk, ja? Bet es saprotu, ka patiesība veido tādu kopsumu, tāds tandēms no patiesības vārda, no patiesības gara. Tāpēc vārda un gara kopība Jēzu veido dzīvus savienojumu, kam klausīt un sekot. Jo bandītam nav jāseko. Bandītam nav jāseko. Un ar bandītu, teiksim, frāzēm, vai bandītu uzskatiem, vai bandītu interpretāciju, bandītisku burtu nav jāstrādā tā teikt un nav jādarbojas baznīcas vidē. Nu, nav, jā. Un likums ir viens no tie likums, kam ir tikai, likuma burts un likuma gars labi, vai šīs to lietas paldies. Ok. Viens sakot, visu, ko tauta saka un visu, ko par viņu spriež, protams. Ja, zinām veidā, tu esi viens cilvēks, kas ir, kā saka, uzmanības centrā un par tevi spriedīs un tā tālāk. Un es redzu, ka bez Dieva palīdzības mēs nevaram novērtēt pareizi to, kas saucās Jēzus Kristus. Mēs pat nevaram, kad ir runa par mūsu savstarpējām attiecībām. Mēs būsim aizšauši garām, mēs būsim ļoti subjektīvi, ja visā tajā mēs ar Dieva palīdzību neieradzīsim to otru cilvēku. Kas tu tāds esi? Vispirmkārt, tu esi Dieva bērns, ar to jāsāk jau ļoti nopietni respektēt, ja tu dzirdi, ka viņā patiešām ir atziņas, viņš dzīvo Jēzum un tā tālāk un tā projām. Es esmu piedzīvojis tikai tāpēc, ka cilvēks pielaiž kaut kādas kļūdas un tā tālāk, ka ir tik kategorisks nostājis, ka vienkārši nolīdzina līdz ar zemi, vienkārši nepieņem ne pie kādiem nosacījumiem. Tu kaut kādā veidā ne tikai atklāsim par Bībeli, tev ir vajadzīgi, tev ir atklāsim vajadzīgi pašam par sevi, par Dievu un par līdzcilvēkiem. Ir vajadzīgi atklāsim. Ieraugi tu tā Dieva gaismā visu šīs lietas. Viņiem nebija atklāsmes, tāpēc viņi tikai, kā saka, vienīgais, cik lielā mērā viņi spēja pacelt Jēzus Kristus būtību, tas ir līdz praviešu līmenim, vairāk neko. Ja? Jo pravietis, principā, bija tas cilvēks, kas, principā, nesa Dievu vārdu, Dievu vārdu, tieši dzīvo Dievu vārdu tautā. Nu, jūs esat apustuļi, un tad viņš arī vienkārši jautā, ja?
Es lasīju apustuļu darbus. Tur par es kāpēc iedomājos tagad to pateikt, kaut gan laikam tas nepiedalās pie tēmas. Bet man tas pārsteidz. Vismaz skan tā ļoti karitēt. Es vienalga domāju, viņš izredzēja apustuļus, un tur starp viņiem bija viens galīgi. Viņš dzīvoja ar viņiem tur 3 gadus kopā un tā tālāk, un tas nemainīja sirdi. Es domāju, ka tur bija ļoti daudz negodīguma, netaisnības, tur ļoti daudz tajā Jūdā, jūs saprotiet, jā. Bet te par Jūdi teiks tā apustuļu darbos 1.20, jo psalmu grāmatā ir rakstīts, viņa māja, lai paliek par postāžu, lai neviens tu nedzīvo, un lai cits dabū viņu uzraugu pilnvars. Tas vārds uzraugs ir bīskaps. Mēs tā padomājam, wow, pat bīskapu karās nost, jā. Pat bīskapu karās nost, ja viņi nav sapratuši Jēzus Kristu, un ja attiecības viņiem ar viņu ir liekulīgas, jā. Es sapratu, ka Jūda noteikti nebija godīgs attiecībās ar Jēzus Kristu. Viņš visu laiku tur izlikās, ja? Viņa motīvi bija zemiski. Varbūt viņš rīkojas pat pareizi, bet motīvi viņam bija zemiski. Starp apustuļiem Pēters ir nu jā, tātad vienmēr sakot, te ir tas turpinājums, ja? Te ir tas turpinājums. Bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmons Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Tā ir centrālā atklāsme, atzīt to, ka viņš ir Dievs. Cilvēki, kas pārstāv apustuliskās, teiksim, apustulisko kategoriju vai vienalga šīs te kalpošanas, tā teikt, avangārda priekšējās līnijas, ja? Šiem cilvēkiem ir skaidri jāsaprot, tu esi Kristus dzīvās Dieva dēls. Un man ir ļoti svarīgi, ja es redzu tevi caur tavu miesu, es redzu, ka tu tieši tāds esi, tu esi iemiesots Dievs, tad, godīgi sakot, Dievs tagad ir iemiesojies mūsos, man ir jāredz tas. Jūs saprotat, mums katrā ir jāredz tas, ka tur ir Kristus, jā, dzīvais Dieva dēls. Tāpēc, ka tā ir Kristus miesa, ir Kristus ķermenis, jūs saprotiet, te nu viņš ir tagad, viņš dzīvo tajās visās nepilnīgajās, tā teikt, lietās. Kad iet runa par, teiksim, redziet, ko Jēzus saka tā, ja svētīgs tu esi, redziet, kas paliek, ja tevi šī centrālā atklāsme, tu vairs neesi nolādēts, tu esi svētīgs, visi drošs pamats tavā atziņā ir. Droši tev veidos droši pamats, ir izveidos droši atspērienu punkts ar savu pārliecību, ka tu zini, ka viņš ir vienīgais Dievs. Viņš viss svētīgs tu esi. Tāpēc es domāju, ka, teiksim, ja es zinu to, tad es esmu svētīts, nevis nolādēts. Ja man ir šī atziņa, un es esmu to pasludinājis, un es zinu, ka tas tā viss ir, es esmu nenolādāms cilvēks. Mīļā cilvēki, ko mēs saspringstam ar tiem lastiem? Svētīgs tu esi, nevis nolādēts. Tur rakstīts, ka ļaunais, es jau teicu, ka ļaunais ir jāuzvarā labu. Aktivizē labu, aktivizē šīs te Dieva lietas, un tu uzvarēs ļauno. Viņi neko nevar izdarīt. Ar Dievu tautu. Svētīgs tu esi Sīmona Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un viņš saka, un ja es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klinces grib celt savu draudzu, un Elas vārtiem to nebūs uzvarēt. Tas ir ļoti spēcīgs teksts, 18. pāns, man ļoti patīk tajā ziņā, ka Dievs cels visas tavas dzīves pozīcijas, visas tavas dzīves kvalitāte Elas vidū, nav problēma, tas neapturēs viņa celtniecību. Tas neapturēs viņa nodomus, Tumsa nespēja nobremzēt celtniecību, ko dara Jēzus. Ja. Viņš ir progresīvs Dievs, un tās viņš arī paliks. Viņš ir pašpietiekams Dievs. Un tā ir tā mūsu drošība. Bet, kad es skatos attiecībā uz Pēteri, tad viņu raksturo vismazākais 4 vārdi. Mazākais 4 vārdi. Tas ir Sīmons, tas ir Jonas dēls, ir Jona, Kēfa un Pēters. Šeit ir pieminēti šeit 4 parametri. Un ar vārdu Sīmons, teiksim tā, ja? Tad Sīmons Pēters, ja? Tas ir interesanti, bet teiksim, ļoti plašs spektrs, kādā veidā grieķu valodā mēs varam saprast vārdu Sīmons, ebreju valodā varam saprast vārdu Sīmons. Bet viena ļoti svarīga lieta tā ir dzirdēšana. Tas, kas raksturo vārdu Sīmons, tā ir spēja dzirdēt. Dzirdēt un klausīties. Un izējot no tā, ko tu esi dzirdējis un ko tu esi saklausījis, ja no tā tu izdari secinājums, ja iztiesā konkrētas lietas. Tā ir spēja sadzirdēt. Tas nozīmē, to mēs zinām atklāsmes grāmatās 7 visās vietās viņš saka skan gauš, ja. Es varbūt tomēr, jūs zinat tos pāns, bet lai iet atklāsmes grāmatā 2. nodaļa. Tur ir 7 vēstījumi draudzēm. 2. nodaļa 29. pāns, un te ir tā, tur ir 7 reizes atkārtots. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Kam ausis ir, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Ko gars saka draudzēm.
Viens gars saka vairākām draudzēm. Tas nozīmē to, ka viņš dzīvo arī citās draudzēs. Viens un tas pats gars, ap ko mēs visi pulcējamies. Ja mēs pulcējamies ap vienu to svēto garu, ap to pašu Jēzus Kristus garu, ja mēs visi esam šīs te sapulces cilvēki piedzīvojam un pārdzīvojam šīs te lietas, ja, tad es domāju, ka mēs arī to varam respektēt, arī tur cilvēki pulcējas tāpat ap garu, un arī tur gars runā, un šeit gars runā, un tur gars runā. Cienīsim, respektēsim. Jā, protams, ka visāds dīvainības ir un visāds varbūt nepilnības un tā tālāk, par to nav runa šeit gadījumā, bet ka mēs ieraugam tomēr, ka Dievs nav atstājis savu žēlstības pilno roku pār šiem draudzēm vai tiem cilvēkiem, viņš tur ir klātesošs, tad es domāju, ka tas ir jārespektē, tas ir jārespektē. Tas ir jārespektē. Kā ausis dzirdēt, tas lai dzird. Te latviešu valodā ir pārtulkots daudzskaitlī abas ausis, bet tas būtu bišķiņ nekorekti un nepareizi, tāpēc, ka grieķu valodā tur ir lietots vārds vienskaitlī, ausis. Kā ausis, tas lai dzird, ko gars ar draudzēm, jeb draudzēji. Gars runā. Un, redziet, un tas nozīmē to, ka tu pielieci, tā teikt, to ausi, uzmanīgi ieklausoties Jēzus Kristus sirdī. Vienkārši tu uzmanīgi, viņš ir durvis, un tu pie šīm durvīm pieliec ausi, un vecā derībā 5. Mūzes grāmatā ir teicis, ka tad, kad vergi gribēja palikt savā mājā, tad ņem vienu nagli, ja, un pieliec pienaglo viņam to ausi pie durvīm. Mēs klausamies durvis, vai viņas ir atvērts vai aizvērts vienalga, kas notiek aiz šīm durvīm. Jo tur ir cita garīgā gaisot, tur ir citas garīgās lietas, jo saproties, ieklausos uzmanīgi šajās lietās. Kāds varbūt teiks, jā, es vēl paņemšu burciņu un pielīšu klāt, lai labi dzirdētu tās lietas, lai smalkāk viss tas būtu. Spēja dzirdēt, jā. Redziet, jā. Dzirdēt. Vēl viens, teiksim, jā, nu tie vārdi atvesinājumi tā tālu, bet tad bišķi paplašināt paskaidros, ja. Tas nozīmē dzirdēt gudri, prātīgi, uzmanīgi, padarīgi, paklausīgi, pretimnākoši, laipni, piesardzīgi, akurāti, apdomīgi, pārliecināti un nešaubīgi. Man ļoti arī patīk šīs te moments, kad, nu, tas, nu, jā, es viņu laikam arī pagājušreiz te pieminēju, bet, nu, jebkurā gadījumā, Psalms 12.7, kur nu, skaidri te pateic tā kunga vārdi ir skaidri, kā kausēts sudrabs, kas 7-kārt šķīstīts. Skaidri. Viņš valda laipni tur rakstīts, un tā tālāk, un tā projām. Tie vārdi ir skaidri. Ja viņš nav runājis, tad, godīgi sakot, nav jānodarbojas ar minējumiem. Nav jānodarbojas ar minējumiem. Tie ir skaidri vārdi. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tas nozīmē to, ka tie vārdi, ko viņš runā, kurās tu vari ieklausīties, viņi ir garšīgi, viņi ir baudām, viņi ir kaut kas tāds, kas ļoti, tavai izsalkušai dvēselē, tas ir kaut kas ļoti, tas ir milzīgs apmierinājumu nesošs avots. Un tāpēc domāju, ka, nu, katrai jābūt tieši ar šādu nostāju, kā saka, pozicionētai attiecībā pret Dieva sirdi, ja draudzes sirdi kā tādu. Te vēl Ebrejiem 6.5 tāds vēl tekstiņš ir. Nu jā, ka viņš saka, ka mēs esam baudījuši labo Dieva vārdu nākamās pasaules spēks. Dievs ir baudāms, Dievs ir baudāms. Pat arī tad, kad dzīve tāda nav. Liekas, ka man ļoti patika arī šis te teksts no Jeremijas. Jeremijas 15. nodaļas. Jeremijas 15. nodaļas un kaut kā viņš patika. 16. Cik bieži man atskanēja tavs vārds, un es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līgsmību. Esmu nosaukts pēc tavu vārdu, kungs, Dievs Cebaots. Bet saprot, ka Dievs runā baudām, viņš kaut kādā veidā ļoti, nu viņš tiešām atnes to vēles, to stiprinājumu, to, nu, nomierinās cilvēks sirds, tāpēc, ka vairs nav tās bada sajūtas, ja, tā izmisīgā cīņa, kā nu tagad būt, kā nu tagad nebūt. Ir paēdināts cilvēks no Dieva. Teiksim tā, ja mums ir atklāsmes vārdā, un tas ir skaidrs, jo citā tu nevar dabūt, ja tu nav izgaismojums šajā sfērē, tie plīvu nav noņemt, un tu kaut ko ieraugi, tad ir, teiksim, tāda atziņa. Atklāsme, Dieva atklāsme, ja vārda atklāsme atnes apgaismību vietā, kur slēpjas būtība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka man ir jāieraug cilvēku būtību. Tad, kad viņš nāk ar saviem bēdu stāstiem vai savām problēmām, man ir uzmanīgi jāieklausās šī cilvēka sirdī. Ja? Nu, jāpieliek tā auss un jāieklausās, lai es varētu nevis ar likumu tā teikt uzreiz viņu nopērt. Ja? Nu, jāieklausās tās cilvēks sirds pukstos. Atklāsme atnes apgaismību vietā, kur slēpjas būtība, kuru tverot,
rodas pacelāta sajūsma par redzēto. Es teikšu tā, ja mēs analizējam Jēzu, nevis burtu, bet ja mēs analizējam Jēzu, dzīvo Jēzu, mēs analizējam Jēzu Kristus sirdi, Jēzu Kristus būtību, patību, tad mēs analizējam mīlestību, mīļie cilvēki. Jo viņš ir absolūta mīlestība. Viņš nav vienkārši, kas mīl. Protams, mīlestība neatsaka slepnām sirdīm, jo lepnums mīlestība izaugās sev pa pretinieci. Un nav cits secinājums. Attiecības starp lepnumu un mīlestību faktiski nepastāv. Attiecības starp lepnumu un mīlestību faktiski nepastāv. Es domāju, ka laulības dzīve, acīm redzot, tieši šī problemātika tomēr pastāv. Ja? Tikai tāpēc, ka kaut kur laulības dzīve iezogās lepnums, kaut kur nepiedošana, kaut kur šie sāpinājumi, kaut kāds, varbūt, es nezinu, egoistiskās lietas, tas atnes sāpes, attiecības ir grauds un bojāts. Ja? Es uzskatu, ka Dieva mīlestība tā ir vienīgā līmēla, kas var saturēt cilvēku likteņus kopā. Bet lūdzu, tam pretī vajadzīgs ir pazemīgs sirds, lai varētu salīmēt labi un noturīgi un stabili. Lepnums traucē cilvēkiem būt godīgiem. Lepnums. Visādā izpildījumā un varēšanā. Jūs saprotiet? Visa pasaule ir vienkārši apsēsta ar lepnumu. Un ar lepniem cilvēkiem ir grūti, tāpēc, ka viņi iedomājas par sevi nezinu ko, ar viņiem ir grūti komunicēt, tur ir vajadzīgi daudz pacietības, mierīgi. Ar pazemīgiem cilvēkiem es esmu ievērojis, ka ar viņiem ir ļoti viegli, tāpēc, ka viņi problēmas nerad, jā. Vēl arī Sīmens te nozīmē daudz visādas lietas, tas ir kaut kas, kas sasauc kopā. Tā ir spēja ieraudzīt, es esmu ielicis iekamiņās Jēzus sirdi, saprast, uztvert, vērīgi aplūkot, ieklausīties. Tas nozīmē vārdu deklarēt. Es atkal esmu iekamiņās ielicis deklarēt to, kāds Jēzus patiesībā ir. Nezinu, kāpēc tiek tūkots arī, kā radīt roksni vai kņābu. Labi, sasūmiet visu šo te vārdu Sīmens kopā, lūkāts var iznākt secinājums no visiem šitam te vārdu, es daudz izlaidu, ja, bet no visu tā vārdu, tās čupas, ja tā izteikties, kas raksturo vārdu Sīmens, mēs varam izdarīt tādu secinājumu, ka lūk, kādam ir jābūt, lai es saprast, ka Jēzus Kristus ir Dievs vienīgais, uz ko man atspērties savai dzīvē. Īsumā raksturot vārdu Sīmens, varam teikt tā, ka Sīmeņa raksturs sākas ar vēlmu klausīties, pēc tam sadzirdēt to, kas ir saklausīts, tad seko laiks mācīties un saprast, bet tad viss, kas ir saprasts, tas ir jānodot tālāk sludinot, lai ar padevīgu sirdi uzmanīgi rūpētos par tā kunga gavīm un jērēm. Atkārtošu vēlreiz, ka Sīmeņa raksturs sākas ar vēlmu klausīties, pēc tam sadzirdēt to, kas ir saklausīts, tad seko laiks mācīties un saprast, bet tad viss, kas ir saprasts, tas ir jānodot tālāk sludinot, lai ar padevīgu sirdi uzmanīgi rūpētos par tā kunga gavīm un jēriem. Man liekas, ka tas ir romiešiem, ja nemaldos, tas liek man tur palikt, bet romiešiem, teiksim, arī. Teiciet, no ticības taisnais dzīvos. Tu nav teicis, ka no ticības taisnais izdzīvos izmisīgi. Dzīvos. Tas ir dzīvesveids. 10.17 ir tā, ja? Ticība nāk no sludināšana no Kristus pavēles. Kad iet runa, kā faktiski, tur tas tulkojums ir galīgi tās bišķiņ šērsām, ja, bet iet runa, pa tur ir iekļauts vārds sludinātā vēsts. Un kad ir sludināta vēsts, kad tu dzirdi, ka Dievs runā, tad Lukas ir, ja tā ir nozīmē klausīšanos, uzklausīšana, tas nozīmē arī auss, dzirde. Un pie tam tur ir tā tulkots, ja, ka tas ir tas, ko tu dzirdi vai klausies ar paaugstinātu interesi vai uzmanību. Tu klausies ar paaugstināt interesi to, kas ir pasludināts vai teikts no Dieva. Un tāpēc, tad, kad kādreiz ir negatīva tiem pravietojumiem un atstāja nomācošs sliedais sevis, ja, es neuzskatu, ka tā ir celtniecība. Tas ir drīzāk tas, kad paralizē, ja, aptur kaut kādā veidā to lipojumu, to tecējumu un to pacēlumu. Ja. To mēs nedrīkstam pieļaut. Ja pareizāk sakot tā, es neesmu tā pusē. Ja. Ne man tur iejaukties citu lietās. Ja. Vārds Jona. Vārds Jona, viņš ir Jonas dēls, Jāņa dēls, Jona dēls. Jonas tas ir, Jāņa tas nav Jona dēls. Redziet, tā, kad Dievs runā, kad runāja par Sīmeni, viņš ieklausās un tā tālāk, tad tas nākamais, tu esi Jonas dēls, jā, tad vienmēr sakot, tas tulkojums nozīmē būt pacelātam, saviņotam, mutuļot, viss tas tur notiek, tur tas viss tur iet pa gaisu, jā. Es pateikšu vēl vienu interesantu lietu. Tas nozīmē vīns, apreipums, skurbums, tas nozīmē dzīves bankets vai vīna dzērājs. Visi jau sarosījās, tāpēc, ka mēs zinām, kur var padzerties vīnu, tur pilns ar mučulēm. Efeziešiem 5.18 viņš saka skaidru gaiši, neaprēbinieties ar vīnu, šitas jums nederēs.
Tas jūs aizdīs kaut kur pa grāviem, ja? Es esmu ceļš, un mans vīns noturēs tev uz tā ceļa. Esmu ceļš, un tavs vīns tev neliks tev klemperēt pa grāviem. Tas vīns tev apriebinās tā, ka tu tomēr nepraša būdams nespējas nomaldīties, kā Iesajas 3.5. nodaļa saka par Jēzu kā par ceļu. Man ir tās komentārs. Vīna vietā, lai tev patiesi noskalot savus bērns un zināmā veidā nomierināt tavu dvēseli, svētais gars ir daudz efektīvāks, neaprakstām efektīvāks, lūdzu dzēri svēto gāru. Ļauj, lai svētais gars izskalot tās, caurskalot tavu dvēseles, teiksim, iekšējo to visu to izjūtu līmeni vai to visu tavu pārdzīvumu līmeni, tāpēc, ka Dievs svētā gara pieskāriens ir vienīgais, kas tev var veldzēt un nomierināt. Man ir tāds secinājums, liekas paradoksāls, un tāpat laikam šī paties. Vajag piedzerties no svētā gara, lai spriestu skaidri. Vajag piedzerties no svētā gara, lai spriestu skaidri. Ziniet, ja jūs sakat to, ka viņš aicina, jūs esat kaus, mēs visi esat te Dieva trauki. Ja mēs atveramies kā Dieva trauki debesīm, lai izlīst viņa saturs, lai Dieva būtība pat izlīst, viņš ir tik pazemīgs, ka viņš spēja izlīt. Dubļainās vietās viņš spēja izlīt, viņš redz tur to savus trauks, viņš tur izveidoja šo bezgalīgo tilpumu, viņš tajā ielīst, personīgi ielīst. Piepildieties ar svēto garu, zini, kas ir interesanti, kur svētais gars ir kungs, tur ir kas, tur ir brīvība. Reizēm, ja jūs piepildīties ar svēto garu, jūs būsiet brīvi. Varbūt, ka tiešām reizēm, varbūt padomāt arī tā iemesla pēc, ka mēs, teiksim, bieži vien dzenam ļaunos garus ārā un tad saucam to par atbrīvošanu. Un tas tam ir savu vietu, ja. Bet varbūt, ka problēma ir tikai tāpēc, ka vienkārši piepildies ar brīvību, vairāk neko, ja. Nu, piepildies, ja. Piepildies ar gaisu, nu, lai tev ieštepselē tā ritīgi, vai ne, nu, es nezinu. Tas nozīmē balodas, ja? Tas vārds Jona, tas nozīmē arī balodas. Jūs atcerieties, man liekas, ka tas bija Bills Džonsons, kas teica, vai kur es to dzirdēju? Es jau esmu bijušais ornitologs, es zinu. Man mājās nebija balodas, man mājās bija tāds stūks papagailis. Kūks Amazon, nu viņš bija tāds kā balodas, apmēram tikpat liels, vai ne? Ļerkstēja un bļauj, klaigā un vispār stulbu uzvedās un... Viņš pat tad, kad viņš puļuku tur, nu, kā saka, viņš kakājas ļoti atvainojas, viņš pat izteiksmīgi to darīja, tāda izteiksme, viņš tā pilnīgi emocionāli tā, jā, savs papagās. Un tagad es viņu neizsāra, ka es nesmu izskats savā laikā, viņš man sēdēja uz plecu, un es gāju laukā un tā tālāk, un tā, protams, viņš, viss tas tur bija. Viņš tā emocionāli, tā labsirdīgi to visu darīja, nu, super vienkārši. Tāds interesants papagās. Un viņš idiotiski smējās. Man liekas, viņš ņirgājas par visu. Ja. Smiek viņam bija tik spalvi un tik skaļi un viss tādi piedaudzīgi. Ja. Es atceros, es vienreiz viņu pie tā stāvā dzīva uzliku uz logs bija vaļā, cilvēki tur staigā apakšā un tur iet vaļā. Tie nevar saprast par ko tā. Ja. Un viņš tik izteiksmīgi, tik skaļi, ka viņš piebļauj visu to vecmugātu. Balodas. Un Bills Džonsons teica tā bija lieta, ja, ka balodu var ļoti viegli nopiediet no pleci, ja tu viņi, teiksim, viņš tev uz pleci ir uzsēdies. Ja. Kaut kā straujā kustība aizlidoja. Tā kā līdz ar to tu respektē svētā gara dinamiku, ja tā var izteikties, ja, to svētā gara vieglumu tā tālāk. Es esmu ievērojis par baložiem vēl interesanti viena lieta, ka viņi man tur lido gar logiem un tā tālāk, es redzu, ka viņi ļoti kolektīvi putni. Tā, nu, ja es nevaru tā teikt sociāli putni vai kā. Nu, redz, svētais gars kaut kādā veidā te mūs visus tā kā, es nezinu, nu, tādā bariņā te veido, vai ne, un tā. Un vēl man ļoti pārsteidz, to es atklāju vienreiz, jūs esat ievērojuši tādu lietu, kad tu meti maizi zvirbuļiem, tad viņi paķer un aizlido, ja? Bet balodas, kad tu viņam meti maizi, ja? Viņš purina un tiem pāriem arī pietiek. Viņš paņem un purina šitā, met to maizi malā, paņem tik, cik viņam vajag un tiem pāriem arī pietiek. Bet zvirbulis, kad paņem tādu kusam, viņš knaps spēj palipēt, viņš vienalga vairs proms, rico prom, ja? Bet balodas dalās, jūs saprotiet, viņš dalās, ja? Un tāpat laikā arī viņš tā staigā, ka tā jocīgi, nu labi. Svētais garas balodas. Man vēl viena lieta pārsteidz. Man patīk tās mazās vīnogas, ziniet, tās bez kauliņiem, kā viņas tur saucās, nu tādas salciņas, tādas, bet nu kā, nu mazas vīnociņas, vai ne? Tā kā viņas tur ir, kā saka, tirgu lielā centrālā, tur baloži pietiek, tur viņi daudz. Redziet, viņas laika ar cilvēkiem kopā. Visu laiku viņi grozās ar cilvēkiem. Es nezinu, vai, teiksim, zirgulis ir sauteniskā alternatīva, es nezinu, jā. Man grūti pateikt par tām lietām, jā, maz jau, ka viņš spēja tāds virkulis. Var jau būt, putniņi taču tur noknāpā Dieva vārdu sēku, vai ne, no tiem ceļiem, ceļmalām. Bet tas ir interesanti, ja tu ēd, un tur kaut kur apkārt tie baloži tur visu, un viņi ēd arī vīnogu sev. Viņi tās mazās vīnogas tā ķeselē iekšā, kā tik turies. Un es tā padomāju, redzu, nu, Jēzus Kristus arī vīnas zars un viss šitās te lietas, tas ir kaut kā interesanti, vai ne? Kā tā var sakrist, ja? Citi nē tās vīnogas, bet balodas vico iekšā tā gribētās pamēģināt, ja? Vismaz man tā bija.
Varbūt, ka viņiem tagad ir mainījusies galvis. Es drīz beigšu, mīļie cilvēki, es jūs nenogurdināšu. Redziet, Jonas dēls, nu kā, tu esi baloša dēls, ja gribat, ja? Tu esi tas, kas ir, kā saka, tu esi vīna dēls, ja? Viss tas tev tur notiek, saproties, tu esi tāds Dievu dzīru dēls, ja? Ķēriņi, tu tāds rītīgs dzīrs, saproties, ja? Kad tā īsta dirba, ne, notiek, ja? Gan jau arī mums te būs, neliksies pa maz, ja? Nav problēma. Dzīrs, jā. Dedzības, siltums tas nozīmē. Un vēl, kas man ļoti patīk, tas nozīmē vienties, ja? Tāds, zini, jā, tāds vientiesīgs, vai ne? Bērniem jau tas ir raksturīgi, es domāju, mēs visi esam Dieva bērni, viss notiek. Viņš ir Kēfa. Vēl viena, kas raksturo Pēteri, kam ir šī te atklāsme, centrāla atklāsme, viņš ir Kēfa. Tas ir arāmiešu vārds, cik es saprotu. Un ziniet, ir interesanti, tas man pārsteidz, ka tu paskaties, ko nozīmē vārds Kēfa, tas nozīmē doba klīns. Tukšs klīns. Es domāju, ka tā ir kaut kā tāda iekšēja iztukšotība, ja? Jo mēs arī esam zinām veidā tādi akmens pārstāvi, mēs esam no vienas klīnas tēsti cilvēki, bet jebkurā gadījumā arī patiski Jēzu Kristu varēja paslēpties ja, šajā klīnas spraugā no kaut kādām likstām un trakām lietām. Bet es vēl saprotu arī vienu lietu, ka patiski tukšums klīntī nozīmē arī kapu. Ja? Tāpēc, ka Jēzus Kristus tur bija guldīts un tā tālāk. Un Kēfa šajā ziņā patiski atzīst vienu lietu, tas, ka pirmkārtām viņš ir iztukšot cilvēks, tātad tam vajadzīgs ir piepildījums, bet es domāju, savā veidā tur ir tāds pravītiskais akcents par Jēzus Kristus nomiršanu un augšām celšanos. Ja? Kaps ir tukšs, ja tā var izteikties, viņš ir augšām celties. Un faktiski Jēzus ir vienīgais, kas aizpild tavu tukšumu, tāpēc, ka neviens cits to nespēja, tāpēc, ka tas tukšums ir bezgalīgs. Un pasauli tāda nav. Pasauli nav bezgalīga. Kad tie atvasinājumi vārdam Kēfa nozīmē arī to, ka faktiski tas ir cilvēks, kas noliecās pie zemes, tas ir āms, padevīgs. Un viņš ir tāds, kas nodibina mieru. Ļoti interesanti. Vārds Kēfa. Nodibina mieru. Un redz, un ja tu esi miers cilvēks, tu esi miers pasaulē, miesai, grēkam, sātanam, visādām šitādām lietām, arī zem bauslības stāvokļiem, tu esi miers vienkārši. Iestājās mierīgi kapsēt tavā dzīvē. Viss ir mierīgs, saproties. Atliek tik uzlikt puķītā teikt un novēlēt laimīgu dzīvi. Un tad ir Pēters pats, vārds Petrus. Mēs ejam uz finišu. Petrus. Ziniet, te ir vārds spēlē 18. pantā, paskaties, un es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klīnas es gribu celt savu draudzu, un ēlas vārtiem to nebūs uzvarēt. Man liekas, ka te ir pārprasts lietas, jo tāpēc, ka tā lasot varētu padomāt, ka faktiski Jēzus Kristus ir gatavs celt uz cilvēciskā faktora, ja uz cilvēciskā, teiksim, parametri, ja tā var izteikties, es nezinu. Pēters nedara šīm lietām, jo zināt, ka viņam daudzreiz paslīdēja kāja, pēc tam viņš aizliedz Jēzu Kristu un viss, kas viņam tur bija. Ne? Tas Pēters nozīmē Petros, tas nozīmē, tas ir gabals no klīnas, kas varbūt ir lielāks kā parasts akmens, ja tas zinām veidā arī nozīmē dzirnakmens. Tur ir arī tāds skaidrums kā klupšanas akmens. Bet, kad viņš saka klīns, jau šīs klīnas, tur nav vārds Petros, tur vārds ir Petra. Un tā ir masīva, neizkustināma klīnas, uz tās viņš arī faktiski veidos cels savu draudzi. Nevar cilvēciskais faktors būt kā pamats Jēzus Kristus draudzē. Viņš nevar celt savus intereses uz cilvēciskā faktora, viņš var celt tikai savus mūžīgās intereses uz sevi paši, kas ir kā pamats, droši pamats uz visiem laikiem. Uz šī dzīvā, stabilā pamata kungs ceļ savus ieceres un plānot, un tās ir dzīves. Līdz Jēzus Kristus atnākšanai man pietiks. Debes Tēvs, paldies, kungs, ka tu esi bijis pie mums tādā ģimeniskā, saviesīgā Dievs, kungs, kopībā. Paldies, ka mēs varējām, Dievs, kungs, dzert un garšot tavu gaisotni. Paldies, ka tu šeit, Dievs, patiešām mierīgi eļļoji cilvēku dzīves, Dievs, lai tās neskrāpētu un nečīkstētu mums, Dievs. Paldies, kungs, ka tu ar savu vieglo palaku, Dievs, kungs, esi nolaidies pār mūsu sirdīm. Nomierinot tās no ārpuses un no iekšpuses, mums, Dievs. Paldies, ka tu rūpējies par visdārgāko, kas ir tavās acīs, mums, Dievs. Un tās ir cilvēku sirds, tās pieder tev. Draudzes sirds pieder tev, mums, Dievs. Un tāpēc mums nav tiesības, Dievs, kungs, jaukties šajās lietās. Es tev ļoti lūdzu, lai mēs esam gudri cilvēki, spējīgi sadzirdēt un saprast citu. Ieklausīties viņu dziļajās, Dievs, kungs, sirds ilgās un spriedumos. Ja cilvēki atver, Dievs, kungs, savas sirds, Tēvs, tad es tev ļoti lūdzu, lai mēs esam cilvēki, kas tur ielē eļu, nevis asas skabārgs, mans Dievs.
Paldies Tev, Tēvs, paldies Tev, Jēzus. Es Tev ļoti lūdzu, kungs, lai cilvēki ir stiprināti, lai viņi ir mierināti, lai viņi ir iedvesmoti, lai viņi ir droši, lai viņi ir spēki pilni, mans Dievs. Lai viņi jūtās, Dievs, mums kā karaļi ar pazemīgām sirdīm, Tēvs. Lai viņos ir slāps redzēt tikai Tavu godību, Tēvs. Un es Tev ļoti lūdzu, kungs, lai cilvēkiem ir atklāsmes un gudrības gars. Saprast Tev arvien labāk un labāk un labāk, kungs. Lai mēs esam cilvēki, kas nebaidās Tavus dziļums, mans Dievs. Bet ka tie mūs aizrauj, Dievs, aizrauj, jo palīdz dzīvot, Dievs, kungs, sakarīgi un līdzsvarot. Tēvs, es lūdzu, kungs, lai Tavs spēks cilvēkiem nav svešs, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, lai tā ir, Dievs, kungs, ikdienas pavadošais pārseks pār viņiem, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, lai Tavu tauta ir spēcīga tauta, Tēvs. Es patiešām to lūdzu, mans Dievs, lai mēs esam garīgi, ar garīgi spēcīgiem, stipriem un nenogurdināmiem muskuļiem, Dievs, kungs, pārstāvēt tautu, Tēvs. Es Tev ļoti lūdzu, kungs. Lai mēs esam Tavs svētā gara vadīti cilvēki, Dievs, kungs, un neesam pārsteidzīgi lietās, kurās, Dievs, kungs, varbūt mums ir izaicinājumi rīkoties miesiski, mans Dievs. Ja es visvārdā, es Tev ļoti lūdzu. Lai mēs dzīvojam nesteidzīgu, bet piesātinātu dzīvi, Tēvs. Nesteidzīgi, bet piesātinātu dzīvi ar Tevi pašu, mans Dievs. Paldies Tev, Jēzus Kristus, paldies Tev, kungs. Es pateikšu jums vienu interesantu lietu. Tas man ļoti pārsteidz. Tur teiks to, ka mēs esam jēri un ka mēs esam arī lauvs. Nu, viņš ir lauva no jūtas cilts un viss notiek. Tas ir karalisks status. Jēri domāt nokaušanai, lauva jau vairs neviens nenokauj. Bet ir interesanta statistika, un tas man par daudz ko runā. Mēs esam aicināti Dievu mieram. Mieram jūs esat aicināti, ja Dievu adusam, ja ejam Dievu adusā. Un es domāju, tāds spēcīgs lauva, jā, bet viņš fiziski netrenējās īpaši. Viņš tur uzstiep augšā to gazeli, tur kaut kur viņš tur viņa belku, un es nezinu, viņš lai tā vesela nīrzīti tur ar pavilku vai ko tur. Bet man ļoti pārsteidz, ka lauva vidēji guļ 21 stundu dienā. Tā kā esiet slinki, lūdzu. Paldies. Jā, tiesības Jansons, ļoti labi, prasīgs attīstības, jā, viņš pateic,